Barība. Tad interesanta doma par dzīvības maizi, par Bētlemi, kā decembris, ne? Un liekas, ka šajā stāstā par pestīšanas piedzimšanu, par pestītāju dzimšanu, kad nekas baigi jauns tā kā, nav. Man liekas, ka cik reizes ir dzirdēts, viss ir skaidrs. Bet tā kā mums vārds nav statisks, bet viņš ir dinamisks un viņš ir aizvien no jaunās garšās redzams katrā dažādos šajos dzīves sezonās un attīstības līmeņos, teiksim tā. Tad man ļoti rezonēja tagad. Nebija aizdomājis. Par Bētlemi es biju dzirdējis. Tā maizes pilsēta ne ar maizi tur saistīts un Kristus ir maize, un dzīvības maize. Viņš iestat vakarēdienu, un viņš pats runā daudz par to. Bet ir interesanti, ka simboliski piedzimstot, tas bērniņš tiek likts silīte. Un tas tā domāju, bet pagaidi, kas tad ir silīte? Un silīte izrādās ir barotava. Un tad iedomājies, ja tu esi dzīvnieks, tad silīte tev ir ļoti mīļa. Silīte ir tā dienas skaistākais notikums. Mums cilvēkiem varbūt tā neliekas. Mums liekas, ka mēs siltu smaržīgi maizīti varam baudīt, tad mēs ļoti priecājamies par maizīti, par barību. Esam pateicīgi. Varam kopā viņu dalīt, ja ir tāda iespēja. Un tas man ļoti tā simboliskā, tā konceptuālā, ka pats Dievs nāk un jau konkrēti skaidri, simboliski norāda, ka viņš ir mūsu avots. Vai tavas dzīvības barība, tavas dzīvības avots ir Kristus? Tāda, protams, pašsaprotama lieta katram, kas patiesi staigā garām Kristu. Bet tas vēl tā, garšīgi, ka tu to vari atpakot pēc kaut kāda laika, zini, tas nav tā. Jāpieņem, dzīvo viss, bet nē, ka tu arī vēl šīs te mazās šķautnītes var tevi iepriecināt. Man katrā ziņā tas bija tāds ja es tāds tehniskais žeks, tā ir tehniski mehāniski lieta īstenībā, ka nav tikai runājam par maizi, runājam par barību, bet viņš praktiski sev uzliek uz šķīvi, viņš praktiski parāda, ka viņš ir barība, simboliski, praktiski, fizioloģiski, miesiski, viss procesi notiek. Un tu nevari vairs tur tā kā, tas tikai abstrakt domāts, kā tur ir fiziski tas pierādās. Es ceru, ka uztver to domu. Un tad arī jautājums, vai tu barojies arī? Vai tu to savu barību vai savu gribu liec malā un ņem to Kristus gribu savā dzīvē? Vai tu viņu baudi, vai tu viņu vari reāli sagaršot? Vai tev garšo? Ne? Jo sākumā grūti ir pārslēgties no fast food, vai ne?
no neveselīgā uz veselīgo. Jo tas prasa prāta atjaunošanos, tas prasa kaut kādas jau fizioloģiskas darbības, ne? Kā varbūt vairs neēst ar rokām, bet ar dakšiņu un nazīti. Es nezinu, tas tāds. Es jau vairāk mēģinu šeit iegrimt tādā tehniski mehāniskajā lietā, jo kas ir domās, tas dakšiņu un nazīs, tas jau ir dvēseliskās aspekti. Tā kā tu baudi to vārdu, kā tu satver. Un paldies Dievam, ka es redzu, ka Dievs nedod tikai vienā veidā, bet viņš pat katram specifiski var iedot tavu variantu, kā sadzirdēt. Un pat attīstības tādīs stāvokļos, brieduma stāvokļos arī tas var būt atšķirīgi. Sākumā varbūt vairāk, ja tas brālīts, tā māsiņa, tev ir svarīgāks tas viedoklis un mazāk varbūt vārds vai gara pamudinājumi. Pirmkārt, varbūt sākumā ļoti švaka dzirde, vai tieši pret tevi ļoti skaidri dzirde, ne? Ko gars tev skubina. Un tad pieaugot ir tikai normāli, ka tu sāc bāzē ņemt solo skriptus, tikai vārdu un garu. Un tad brālīšu māsiņu, ieteikums, domas. Un beigās tu saproti, ka tas ir vienā brīdī, ka tā ir tikai jēdzīga, tas ir tikai jēdzīgais uzturs. Vispārējais ir brāķis kaut kāds. Jā, tā kā kaut kāda pašizaugsme, tās lietas visi forši, bet citreiz tas ir tikai tavam kaut kādam apmierinājumam vai tāds tīzerīts, nezinu, kaut kas, bet vai viņš dod to ilgtermiņu, treknumiņu, to smeķi. Un tāpēc barosimies. Tas arī nepatīk, ka nav džeksas barojas, bet es vairāk garīgi, fiziski. Tā kā šalom.